Labdien, cienījamie mēdīji. 7. decembrī Laimbotas straujumas vadītā valdība atkāpās un uzsākās darbs pie jaunas valdības veidošanas. Sarunās ar partijām es nācu pie secinājuma, ka šīs Saeimas laikā, tātad bez Saeimas atlaišanas, ir iespējams izveidot rīcību spējīgu valdību. Sarunu gaitā ar partijām es definēju tās prasības, ko es izvirzu. Tātad valdības prioritārie uzdevumi, kritēriji ministru prezidenta amata kandidātam un valdības locekļiem. Saeimā pārstāvētās partijas tika aicinātas nākt ar konkrētiem priekšlikumiem par iespējamiem koalīcijas modeļiem, redzējumu valstī svarīgo uzdevumu risināšanā un ar iespējamo ministra prezidenta kandidātu. Diemžēl līdz 30. decembrim partijas nesniedza savu vērtējumu iespējamiem ministra prezidenta amata kandidātiem, tāpēc es uzņēmos iniciatīvu izraudzīties ministra prezidenta amata kandidātu. Šajā laikā ir notikušas sarunas ar daudziem iespējamiem ministra prezidenta amata kandidātiem, un tie ir gan izskanējuši publiski, gan netik publiski, bet es visiem uzrunātajiem cilvēkiem vēlos pateikt paldies, ka viņi uzklausīja manu aicinājumu, bet jo īpaši es vēlos pateikt paldies finanšu ministram Jānim Reiram, Valmieras mēram Jānim Baikam, Cēsu pašvaldības vadītājam Jānim Rozenbergam par viņu darbu un redzējumu valsts attīstības jautājumos un valstī prioritāro jautājumu risināšanas jautājumos. Vakardien es turpināju sarunas ar Saeimā pārstāvētajām 3 vadošajām partijām – Nacionālo apvienību, ZZS un Vienotību, lai meklētu risinājumus iespējamam koalīcijas modelim un iespējamiem ministra prezidenta amata kandidātiem. Šodien turpināju sarunas ar Māri Kučinski un Kārli Šagurski. Sarunu gaitā es uzklausīju viņu redzējumu par valstī būtisku jautājumu risināšanu, kas ir vērsts uz Latvijas valsts attīstību. Tika vērtēts iespējamais koalīcijas modelis, ko viņi piedāvā, un, protams, kā viņi redz Saeimas vairākumu atbalstu savai kandidatūrai. Izvērtējums ir veikts un atbilstoši Latvijas Republikas Satversmes 56. pantam es aicinu Māri Kučinski izveidot ministru kabinetu. Vēlos pateikt paldies Kārlim Šadurskim par arī apņemšanos būt gatavam veidot ministru kabinetu un novēlu, lai viņš savā darbā varētu turpināt būt aktīvi budžeta komisijas vadītājs un sniegt atbalstu jaunajai valdībai. Es aicinu Saeimā pārstāvētās partijas būt apdomīgas, enerģiskas, vērstas uz rezultāta sasniegšanu, lai valdību mēs varētu apstiprināt pēc iespējas tuvākajā laikā. Un, protams, novēlu Mārim Kučinskim izdošanos un tuvākajā laikā gaidu konkrētu piedāvājumu valdības veicamajiem uzdevumiem, koalīcijas modelim un to, kā šī valdība tiks atbalstīta. Tā kā paldies! Paldies!